Labdien, mīļie skatītāji, mani kūku mīļi, mani iedvesmotāji. Šodien mēs savā studijā gatavosim īpašu kūku tieši tāpat kā jūs savās virtuvēs no saviem traukiem pie savām plītīm, gatavojot saviem īpašajiem viesiem vai vienkārši sev, vai vienkārši pamēģinot pagatavot kaut ko citu. Šodien mēs gatavosim ko īpašu balerīnām, kaut arī viņām nav ieteicams cukurs. Mēs šoreiz gatavosim paulovu ar riekstiem, kas būs īpaša tieši viņām. Pateicoties jums, skatītāji, tā būs īpašā dekorācijā, jo arī jūs mūs iedvesmojat pamēģināt ko jaunu un izaicināt mūsu jaunām lietām. Nu ko, ķersimies pie darba! Gribu jums, mīļie skatītāji, parādīt, ka, ja liekas, ka šis jau ir gatavs, īsti vēl nav gatavs. Desertos, sacepamos, dažādos maizītēs. Tudū! Tas ir par veselīgu dzīvesveidu un ne tikai tādu fiziskā ķermeņa veselību. Man šoreiz katliņā ir sagatavots olu baltums jau ar cukuru, kuru mēs 5 olu baltumi un 250 gramu cukurs. To es darīšu ar rokas mikseri, es sašūmēšu stingrās putās un pēc tam es pievienošu riekstus. Šis process būs ilgāks, ar statīvu mikseri mēs to varam izdarīt ātrāk, bet tā kā es gribu parādīt, lai jūs arī savā virtuvē varat pagatavot un īpaši nav jāpērk lielais mikseris, to var izdarīt arī ar roku. Gribu jums, mīļie skatītāji, parādīt, ka, ja liekas, ka šis jau ir gatavs, tad īsti vēl nav gatavs. Viņam ir jāsaputojas mazliet stingrākās putās, jo piemaisot riekstus, olu baltums mazliet paliek šķidrāks. Tāpēc, lai nebūtu tāda pārsteiguma efekta, kad jūs tā kā esat ātrāk beiguši mikserēt un tas sakat, oj, man olu baltums ir palicis šķidrāks, tad paputosim vēl stingrākās un spīdīgākās putās. Un tad liksim klāt riekstus, veidosim aplīšus un liksim cepties. Vēl mazliet. Nu, mūsu masa ir gatava. Tā ir stingra. Un, lai to pārbaudītu un nevajag bīties, apgriežam katliņu otrādi, viņa mums nekrīt ārā. Vai tas ir trauks, kurā mēs esam mikserējuši, vai tā ir masa, viņa mums nekrīt ārā. Šai masai mēs pievienosim riekstus. Tie var būt dažādi. Tās var būt pistācijas, tie var būt lazdu rieksti, tie var būt dažāda veida rieksti. Es pievienošu 50 gramus sasmalcinātus riekstus. Un samaisīšu kopā, lai saveidotu uz cepamā papīra dažādas aplīšus, ko mēs liksim uz pannas, bet, lai mums būtu vieglāk izveidot, aplīšus var dažādi izveidot. Jūs varat paņemt, piemēram, trauku un apvilkt ar zīmuli, dažādu veidu aplīšus. Varat veidot paši ar netik ļoti identiskām maliņām. Es šobrīd arī ņemšu tā, kad es sagatavošu šo masu un likšu vienkārši ar dakšiņu karoti uz cepamā papīra un veidošu no 6 līdz 8 aplīši. Dažādi izmēri. Jāņem vērā to, ka viņš arī mazliet uzpūtīsies. Nu, protams, vieglāk ir tad, ja tā skicīte jums ir uzīmēta un jūs viņas saliekat jau pa vairākiem. Man droši vien sanāks likt. Un tad mēs veidosim šo saucamo riekstu paulovu tornīti, cepsim apmēram stundu, pusotru, 100–110 grādos. Kādu lielāku, kādu mazāku. Var droši vēl vienu porciju saputot, ja gribās vairāk. Un jums izveidosies vairāk aplīši, kuri mazliet arī vēl piepūtīsies. Līdz ar to viņi būs vairāk un tādi efektīvāki. Tā. Šo mēs liksim uzsildītā krāsnī, jau ieslēgtā, kura jau sildās uz kādiem 100 grādiem. Brita Essential ūdensfiltra krūze ir ilgspējīga nākotne. Mēs izvēlamies krūzi, nevis vienreiz lietojamos plasmas pudeles. Un tā mēs nepiesārņojam dabu ap sevi un esam vienkārši ļoti moderni, lejot ūdeni līdzi kādās krūzēs vai vienkārši turot to uz galda, dzīvoklī, ofisos vai kādā citā vietā.
Filtrs samazina garšu, kas ir no chlora un kaķakmeņa. Tas kļūst maigāks, tīrāks un garšīgāks. Kamēr mums sapās biskvīti, mēs jau sāksim gatavot šokolādes krēmu. Izvēlējušos maskapones svaigo sieru, kuru ieliksim jau traukā, pieliesim saldo krēmu, pievienosim šokolādi, mazliet kakao un saputosim. Un nesatraucieties, mīļie, mēs izmantojam mikseri, kuru esam putojuši olu baltumu, un tas neskādēs putojot šokolādes krēmu. Krēmiņš mums ir gatavs, sagatavots. Mūsu biskvīti ir izņemti, bezē biskvīti un atdzisuši. Šobrīd mēs sāksim kulkas salikšanu kopā. Cepās apmēram stundu 20. Tas ir atkarīgs no katras krāsnes un temperatūras un karstā gaisa, kāda ir jūsu krāsnes jūsu virtuvē. Tas arī var paildzināties līdz pusotrai stundai. Skatīšos, kurš no maniem ir lielākais, ar kuru man būtu jāsāk. Ja viņš ir atdzisis, viņš ļoti ērti ņemās arī nost no cepamā papīra. Tātad, un sāksim likt kopā. Šeit mēs liekam šokolādes siera krēmu. Nākamo kārtiņu. Šeit mēs būvēsim tornīti par godu Parīzei. Būvēsim tornīti Parīzes baletdejotājām. Šeit ir vairāki biskvītiņi, jo var dubultot šo visu bezē. Tā, centīsimies, lai viņš stāv mums pa vidu. Un liksim nākamo kārtu. Tas, ka viņš mums mazliet kaut kur ir sadrupis, par to vispār nesatraucieties, jo tā ir Pavlova, kura mēdz sadrupt, un tas ir tikai normāli. Ar krēmiņu mēs varam izlabot mazās plaisiņas. Un patiesībā viņš pat izskatās apatalīgāk, kad ir mazliet ielūzis. Tas ir kādai īpašai ballītei. Un pēc jūsu lūguma skatītāji, mēs esam arī izveidojuši to dekorāciju, kā tad top šī tornīša Pavlova. Un šeit mēs uzliksim gala rezultātu. Man gribētos viņu mazliet mazāku, tāpēc es viņu jau sabūvēšu kopā, principā šādi. Tā. Un uzlikšu saucamo pēdējās kārtas cepurīti. Tā jau viņi var būvēt vēl augstāk, sevišķi lielos pasākumos un jubilejās. Šokolāde man jau ir pakausēta, tādēļ mēs viņu jau liesim. Riekstu Pavlova ir klasiskās Pavlovas interpretācija ar bagātu, siltāku raksturu. Tā saglabā gaisīgo bezē struktūru, bet rieksti piešķir dziļumu, tekstūru un izsmalcinātu garšu niansi. Garša saldums ir līdzsvarots, neuzbāzīgs, rieksti piešķir zemes siltumu, krēms ienes maigumu, kopējā sajūta eleganta, nevis smagnēja. Holly avokado produkcija ir ļoti plaša. Tā ir ļoti veselīga arī tad, kad avokado mēs vienkārši ēdam desertos, sacepumos, dažādos maizītēs, salātos, vai vienkārši šoreiz mēs pagatavosim Holly avokado guacamole, kas jau ir kopā ar sīpolu un tomātu.
Mēs taisīsim apgrauzdētas maizītes. Izveidosim jau no katras maizītes 4 maziņas uzkodu maizītes, kur krēmsiera vietā mēs liksim avokado guacamoli, kas ir atkausēta, un ļoti ātri pagatavosim uzkodas dažādiem svētku galdiem. Tie var būt Ziemassvētki, kas ir tikko bijuši, tie var būt ballīte kopā ar draugiem, vienkārši jubileja, kas ir ātri pagatavojama. Tas ietaupa mūsu laiku, mēs tiekam pie kaut kā ļoti garda. Tātad liekam virsū uz katru maizīti, tādu pustēju karotīti apmēram, lai viņš arī iedod tādu reliefiņu un ir ļoti skaisti. Un arī mājas kārtībā nevajag uzreiz teikt, man nav instrumenti, man nav vajadzīgie maisiņi, man nav vajadzīgie uzgaļi, lai es kaut ko tādu pagatavotu. Šeit mēs to darām vienkārši atgriežot paciņu, kas ir atkausēta, paņemot vienkārši dakšu un izveidojot, tā masa ir tik bieza, ka mēs varam izveidot pat reliefiņus uz katras maizītes. Tad es izvēlēšos vītinātu šķiņķi, kuru mēs veidojam dažādi, kā puķīti vai vienkārši vidiņā dažādus variantus. Un tas notiek ļoti ātri. Jums ir vajadzīgs sagrauzdēt maizīti, atkausēt vajadzīgo masu no avokado un vītināt šķiņķis, kuru mēs ar rokām arī principā saplucinam un liekam uz katras maizītes virsū, kā rozīti, kā vienkārši spilventiņu vai kā jums pašiem iepatīkās, jūs varat izmantot. Protams, maizīti mēs varam sviest ar formiņu, ja ir mājās, bet ja nav, tad nevajag nokart degunu. Šīs mazās maizītes jūs varat no vienas tostermaizes pagatavot 4 gabalus. Tātad mājas apstākļos svinēt svētkus vai arī iepriecināt kolēģis mazāku kolektīvu savā darbā. Tas ir ļoti, ļoti ātri pagatavojams. Bez stresa nosvinēt savus svētkus, cienāt savus kolēģus, mīļos un principā dažās minūtēs mēs esam tikuši pie vajadzīgās uzkodas kādiem svētkiem vai vienkārši iepriecinot paši sevi. Dodos ciemos. Tudū! Tas ir par veselīgu dzīvesveidu, ne tikai tādu fiziskā ķermeņa veselību. Jāpaskatās, kā profesionāls to dara. Es atzīšu, ka es neesmu tāds ļoti liels saldumu mīlis. Es vairāk, ja grēkoju, tad ar sāļajām lietām. Šodien izmantojā receptē riekstu paulavai 5 olu baltumi, 250 g cukurs un mazlietiņ sāls. To saputojām stingrās putās, līdz kļūst spīdīgas, tad pievienojām sasmalcināts pistastī 100 g, izveidojām 4 līdz 6 aplīšus un likām cepties cepeškrāsnī no 100 līdz 110 grādiem. Kad aplīši bija izcepušies, atdzesējām, saputojām saldo krēmu svaigo sieru, kausētu šokolādu un kakao pulveri, izveidojām krēmu. Krāmējām vienu virs otru tā kā tornītī un pārlējām ar šokolādi, ogām un dekorējām ar avenēm. Ko, mīļie, mūsu paulova ir gatava doties pie ciemiņa. Ko, mīļie skatītāji, šodien es došos studijā pie otras sienas, jo studijā visas sienas ir apdzīvotas un viesošos pie savas otras kolēģis Anetes Zālītes. Dodos ciemos. Tudū! Sveika, Anet! Sveika, priecājos tevi redzēt. Jā, es tā ļoti sarūpēju tādu kūku kalnu, es tā gribētu teikt. Izskatās ļoti iespaidīgs. Un prieks, ka es viesojos mūsu, teiksim, tā studijā, un katra siena ir mūsējā. Šī ir tava pusīte, tā ir mana pusīte. Un tad, kad tu neesi studijā pie mums, kāda ir tava ikdiena? Mana ikdienā es strādāju par optometristu, tā ir primārā redzes aprūpe. Strādāju optikā un pārbaudu cilvēkiem redzi, izrakstu brilles un kontaktlēcas. Bet, protams, arī darbojos radoši, nodarbojos ar mūziku, arī ar mediāciju. Man tā ikdiena ir tāda ļoti piepildīta. Varētu šķist daudz visādas un dažādas lietas, bet man tās kaut kā loģiski saliekās kopā ar manu personību. Jā. Un tad tā īsumā ieskicējot, tas tā varētu izskatīties. Labi. Mani uzrunāja vārds mediācija, mediātore, negribu kļūdīties. Pastāsti mazliet sīkāk, kas tas ir un ar ko
tas ir saistīts? Mediācija tā ir tāda stratēģija, konfliktu risināšana, kad cilvēki ir nonākuši konfliktā, bieži vien viņi tā kā strīdās un vairs viens otru nedzird, un tad palīgā nāk mediātors, ar kura palīdzību, ar kura tādu iesaistīšanos procesā. Šie abi divi cilvēki nonāk pie tāda risinājuma, kas abus divus apmierina. Tas, ja, piemēram, tiesā cilvēki strīdās un tur, ko tiesnesis pielems, tas arī būs, tad mediācijā tā ir tāda saruna vienam ar otru un savu tādu vēlmju vajadzību izpaušana un tāda patiesībā komunikācijas meistarklases starp diviem cilvēkiem, kas nonāk pie rezultāta. Jā, un tā ir noderīga patiesībā ikvienam cilvēkam. Citreiz var mediāciju vadīt arī pats ar sevi, kad ir iekšēji konflikti un kaut kādas neatrisinātas lietas. Tā kā jā, tas ir ļoti interesanti. Bet tas tikai ir jāapgūst mācību ceļā, un tas nav droši vien viegli. Jā, tas ir jāapgūst mācību ceļā. Latvijā ir divi veidi, kā to var apgūt. Varbūt vienkārši mediātors izejot mediācijas kursu, un tad var kļūt arī par certificētu mediātoru, un tur gan ir jāliek eksāmens, un tur ir tādi ļoti nopietni pārbaudījumi, bet certificēts mediātors tad var piedalīties arī dažādos valsts programmās, arī, kas ir saistīts ar tiesu sistēmu un arī tādiem ģimenes projektiem, kur pāri iesniedzot prasību tiesā, pie šķiršanās, teiksim, var izmantot mediātoru pakalpojumus un valsts apmaksā šos pakalpojumus 5 sesiju garumā. Šodien tā interesanti sanāca, ka divi raidījumi šīs studijas satiekās vienā krēslā, teiksim tā. Un man gribētos cilvēkiem pastāstīt, skatītājiem, vai arī viņi zina mūsu Kūku mīļu, vai jūs esat redzējuši raidījumu Māksla dzīvot. Varbūt, ka tu mazliet vari ieskicēt, kas ir raidījums Māksla dzīvot? Māksla dzīvot, manuprāt, ir tāds brīnišķīgs projekts skatītājiem. Tas ir par veselīgu dzīvesveidu, ne tikai tādu fiziskā ķermeņa veselību, bet arī par tādu emocionālo, mentālo veselību. Un tad mēs arī tiekamies ar dažādiem sabiedrībā zināmiem cilvēkiem un ieskatāmies viņu ikdienā. Jo mūsdienās tā informācija ir ārkārtīgi liela un par vienu tēmu ir, desmitiem viedokļu, bet mēs aicinām šeit studijā speciālistus, uzdodam jautājumus un palīdzam cilvēkiem saprast, kur tad īsti ir tā patiesība un izdarīt priekš sevis pašiem savus secinājumus un atrast savu ceļu uz veselīgu dzīvesveidu. Un tāpēc mēs darām tādu ļoti vērtīgu darbu un ikvienam tas ir interesanti. Šodien es negribētu teikt, ka mums ļoti veselīgs dzīvesveids ir, bet manas kūkas vienmēr iet uz sirdi, tās uz gurniem nepaliek. Saldumiņus arī vajag dzīvē, arī tas ir veselīgi. Šodien mēs importējām Paulova riekstiem un šokolādes krēmu šokolātu nogām. Mēģinājām būvēt tornīti, protams, ka tas var būt augstāks. Daudz droši vien uzdos jautājumu, kā tad jūs viņus atgriezīsiet? Tieši tā. Šo kūku negriež šādi kā visas kūkas, bet tā kā pa slānīšiem ņem viņas ceļu nost no augšas. Mēs varam mazliet pagaršot, varbūt ar karotīti, lai neizbojātu viņu pilnībā un viņa nesagrūtu, lai tas mūsu tornis paliktu dzīvāks, bet mūsu jaunie draugi Ikšeles saldējums mums ir sagatavojis mazu pārsteigumu, jo pie katras kūkas viņi ir atraduši gardu saldējumu. Un šodien es mums uzlikšu gardo saldējumu, lai mēs varam mazliet ieskatīties, kāda ir Latvijas ražotāju garšas kārpiņas. Tieši zaļa krāsa, man liekas, pie šitās visas kompozīcijas izcili piestāv. Jā. Tā kūka ir tāds mākslas darbs, kad es jau skatoties, mana estētiskā daba ir jau pēdus no tā vien, kā šī kūka izskatās. Jā, varbūt, ka viņi mazliet mulsina ar lielo šokolādes daudzumu, bet rieksti tai piešķir mazliet līdzību mūsu Latvijā zināmai kūkai, kas ir cielaviņa, bet mēs centīsimies šoreiz to interpretāciju darīt ar Paulova riekstiem, kas ir būvēti kā tornītī. Principā viņu būvē dažādos svētkos, un tas tornīts var beigties pat ar mazu Pauloviņu, kas sanāk, ka tu ņem viņu nost. Un tas tā kā, es teiktu, ka mēs esam apstājušies pusceļā, teiksim tā. Ko tu vari mēģināt ar karotīti kaut kur ko jāķerās klāt? Man gan ir ārkārtīgi žēl vispār šo visu izjaukt, un es vienkārši nezinu, kā lai pārkāps jau pāri. Bet var mēģināt, jo viņa ir drūp un skatītāji redzēt, kā mēs tiekam pie kūkas. Un redzēt, šeit var viņu pat šeit. Jāpaskatās, kā profesionāls to dara. Es neteiktu, ka tas ir profesionāls, bet šeit ir cepurīti, kur var dabūt te kaut kur, jo viņa kā jukt, viņa nejuks, bet arī cienājot savus viesus, kuri nāk ciemos, parasti neviens negriež šo kūku, teiksim, no augšas līdz lejai. Viņu parasti ņem pa slānīšiem tā kā nost. Jā, savādāk sanāk tāds milzu gabals, vai ne? Jā. Anita, kas ir tava bērnības garša?
Nu, droši vien tā kā ir kūku raidījums, tad varbūt saldāk. Vispār bērnības garš. Mums ir arī bijis, ka nav tās kūkas, tur ir daudz kas cits. Vispār es atzīšu, ka es neesmu tāds ļoti liels saldumu mīlis. Es vairāk, ja grēkoju, tad ar sāļajām lietām, ar kaut kādiem sieriem vai tur, nezinu, grieķu virtuvi, dažādām gaļiņām un olīvēm un tādām lietām. Bet no saldumiem, mana bērnības garša ir tāda kukurūza ar īrisām, ko mamma kādreiz taisīja. Kukurūza īrisas kausai ar sviestu, un tad taisīja tādus tā kā rullīšus. Tos es atceros, un arī šogad Ziemassvētkos mamma, braucot pie manis ciemos, bija uztaisījis atkal šādu to gardumu, un tieši es teicu, ka tā ir mana bērnības garša. Man ir tāda klasiska bērnības garša ar kartupeļu, ar biespienu. Tos es ēdu tikai viesojoties pie mammas. Tā es īsti netaisu, bet tieši tur viņas mājā tas